Visiem čau! Tagad ir decembris, jau ir sals, un es izrāvos uz copi. Bet izskatās, ka te ledutiņš gar maliņām ir. Tā kā man ir gumijniece, es nedomāju, ka būs baigi vienkārši izlausties. Šis ir mini komplektiņš, tas ir bigbaitiem, džerks, motors, glābšanas, parašūts, benzīns, viss. Jā, ledutiņš diezgan jaudīgs. Nu, jā. Kāds centimetrs jau ir. Kaut kādi 15 metri, sākumā viņš bija centimetri ledi, pēc tam pusotrs, kaut kur ap 2 bija jau. Nu, baigi, ar gumijas laivu tas nav joki. Bet tikko uz tīrā ūdens, uz ezera, aizbraukšu paķert, nu ko darīt. Drīz nāks ledus, sāksim uz ziemas copi no ledus. Tā, nu re, kur uzliksim čamku mazo. Es tādā vienā vietiņā testiņam. Vai kas braukšu uz citu ezeru. Kur ir visi plēsīgie? Atbrauc uz vienu mīļu ezeru. No viss. Te ir ledus. Te neko vairāk nepadarīs. Pazaudēju 10 minūtes 15. Un copa nesanāks. Jābrauc uz citu pusi. Šodien testēšu šo smukuli ar šāda veida kameriņu uzliksim un pavalkāsim līdzi. Šeit viņa tā liekās. Pavalkāsim līdzi, sapratīsim, vai iet kāda zivs pakaļs vispār šodien. 30 cm pavada kamera un vilksim līdzi, skatīsimies, kā tas izskatās. Labs. Nu, mēģināsim. Tā, visur ledus jau apkārt. Es nezinu, kaut kur iemetīsim. Te baigais dziļums, laikam nav vērts. Labi, te novilksim vienu brīdi. Pamēģināsim šādā veidā. Ai. Uzliku šo un uzreiz nostrādāju. Šitas tiešām afigēni strādā. Smuks krāsojums, tāds dabīga līdeka.
Labs uz J-Fishing kāta. Uz jauno. Labais. Uz jauno čanku mazo. Uz skantes stāvēja tičuks labs. Ir J-Fishing kātiņš strādā. Nu, cik viņi ir? Nu, ko es jums pateiktu? Kaut kāds, nu, kīlīts. Tūlīt baigi tāda pilna vēdera. Ir labs. Bet tāds tičuks bija labs. Es tā kā gremdēju uz grunti un ietičīja. Tā kā džigā, bišķi viņa tāda neaktīva. Nu jā, var redzēt, paskatieties viss ar tiem tārpiem aplipis. Un kas mums te ir? Jaunais krāsojums no čanka. Mazā čanka. Tāda cik varētu būt? Nu, kaut kādi 1,2 kg. Nu ko? Forši? Ir šitādā laikā. Šitādā laikā vienmēr forši noķert. Ļoti labs tičuks, kā ar elektrību. Baigi augsti. Kamēr pārbrauks... Nē, man liek no sākuma izvilkt ārā. No sākuma izvilkam ārā parašūtu, kas nav ļoti patīkami šādā laikā. Šis ir roku darbs no Jāņa Bulova. Baigi labais. Iekšā uzminiet, kas tur ir, kas tā pa struktūru iekšā. Tagad ūdens ir augsts. 1, cik tur grādi. Vajag taisīt pauzītes. Vajag, ka paliek lēnīgāk. Ledus jau ir diezgan daudz, un tā izskatās diezgan pabies. No, kaut kādi centimetri 5. Te ir bies ledus, nedrīkst uzdurties. Ļoti uzmanīgi. Pa dienu ledus, ka nevarēja izbraukt. Tagad viss ir izkusis. Mierīgi var iebraukt. Te bija pilns ar ledu. Vējš, sniegs, lietus un tāds baigi jaudīgs. Laiva domāju, ka apgāzīsies, bet izskatās, ka jāgaida ir ledus. Un cerams, ka no ledus mēs varēsim normāli paķert gan zandartu, gan līdeku asari. Un vēl kaut ko interesantu. Tā kā jā, piesako, uzspied like un uzrakst kādu foršu komentāru. Paldies tev! Tiekamies! Čau!